Esiet sveicināti, dārgie skatītāji. Auto podcasts Maucam ir klāt nu jau ar otro epizodi. Tāpat kā pirmajā epizodē viens no vadītājiem esmu es, Artūrs Virbulis. Otrs mums ir Toms Timoško un viesis mums šoreiz ir Matīs Mežaks, BRC direktors, autosportists, auto asociācijas padomes loceklis arī un vienkārši laba auto cienītājs. Pareizi? Pareizi. Diezgan pareizi. Un kā jau ierasts, jau otro reizi mēs parunāsimies par mašīnām un dažādām tēmām par un ap. Un kā jau ierasts, mēs arī iesāksim ar mūsu rubriku autoindustrijas jaunumi, jo mēs runājam ne tikai par jaunām mašīnām vai jauniem modeļiem, bet arī par dažādiem interesantiem stāstiem, par kuriem man gribās parunāties ar gana zinošiem cilvēkiem šajās tēmās. Un pirmais jaunums tāds nosacīt atkal ir par diviem ražotājiem, kurus man nedaudz ir žēl, kas ir Jaguar un Alfa Romeo. Iesim pēc kārtas par Jaguar. Ja esam sakojuši nedaudz līdzi, tad principā viņi ir uzspridzināja visu to, ko viņi bija darījuši iepriekšējos 10-15 gadus. Un šobrīd vēl nav zināms, ko viņi darīs tālāk. Ja? Ir tikai kaut kādi reklāmas rullīši bijuši dīvaini. Bet kāpēc man tas liekas viss dīvaini un tieši cevišķi ar Jaguar, ka ar tādiem zīmoliem, kas varbūt nav klasiskie, ja, kas ir Audi, BMW vai Mercedes, tu tirgu nevar iekarot ar vienu paudzi. Un kāpēc es to saku? Jo Jaguar ap 2015-16 gadu izlaida kaut kādus 3-4 jaunus modeļus, kas, manuprāt, visi bija diezgan labi. Tas bija Jaguars XE. Te mēs arī varam redzēt visu šo plejādu, kas viņam bija ap 2015-16 gadu. Jaguars XE, kas bija tā kā 3. sērija, XF, tā kā 5. sērija. XJ viņiem arī vēl bija ap to laiku. Bija dažādi džipiņi, E-Pace, F-Pace, E-Pace, kā elektriskais, viens no pirmajiem, starp citu, prēmijiem elektriskiem auto, un arī F-Types bija. Un, kaut kādā brīdī viņi izdomāja ap 2000, pirms pāris gadiem, nē, mēs tā kā šos auto vairs neražosim, mēs tā kā nepelnam naudu ar to. Un tagad mēs kļūsim par super high luxury zīmoli. Vai jums nešķiet dīvaini, ka viņi nemēģināja tomēr izlaist otro paudzi šiem modeļiem? Jā, Jaguars ar to modeļu līniju mēģināja dzīties pakaļ BMW un Audi ar līdzīgu line-upu, tā kā tu teici. Gan A4, gan 3. sērijai pretī, ko likt, gan X5 vai Q7. Un, īstenībā, kvalitīvi auto, manuprāt, ar niansēm savām, bet gribētu tos izcelt Taipeisu, kas bija laikam priekšā noteikti un vēl joprojām manā skatījumā ļoti kvalitīvs elektroauto. Un F-Types arī, man tādas, ka labs sporta auto, bet tas droši vien man benzīna galva runā tur vairāk nekā sevišķi pirms facelifta, man tā liekas. Pēc facelifta nav tik smuks. Es tev piekrītu. Es parasti esmu liels facelift fans, bet šajā gadījumā Jaguars, man liekas, aizšāva greizi. Tas, ko viņi centās panākt BMW Audi, saprata laikam, ka nebūs iespējams. Tad jāmēģina panākt Bentley, piemēram, un izlaist elektroauto cerot uz lielākām peļņām uz katru atsevišķo modeli. Bet iedomājies, šo 10 gadu laikā ir kaut kāds dealer tīkls vēl papildus izbūvēts, ir mēģināts uzcelt to zīmolu. Un es atceros, kad iznāca XE un XF, man sanāca tolaik strādāt Inškeipā un sanāca pabraukāt arī šad un tad tām mašīnām. XE bija kolosāls auto, Tom, tu arī atceries tos Jaguar modeļus tolaik. Jā, es atceros. Man visspilgtāk atmiņā tieši tas I-Pace ir īstenībā palicis, kas, kā jūs sakat, tieši bija priekšā laikam jau tad. Bet tur kaut kā ir, ka es nezinu, vai viņi tagad bija pilnīgi izmisuši ar šo soli, jo skaidrs, ka viņi gāja tik zem uz laiku lejā, kad kaut kas tev bija jādara, tev bija jāuzspridzina esošā sistēma principā. Bet, interesanti, piemēram, atceramies, kā par šeit gāja. Cayenne viņas izglābja, ja nebūtu Cayenne. Es nezinu, kas ar to zīmolu būtu noticis. Vai te mīļš zīmols Matīsam? Jā, tā kā, es nezinu, vai tagad viņi uztaisītu kaut kādu tur. Es nezinu, vai to var atkārtot, piemēram, to Cayennes fenomenu. Jo tas bija pirmais vispār. Ja tagad Jaguars uztaisīs tādu, tad tur nekā varbūt īpaši arī nebūs. Bet varbūt viņi varēja mēģināt tomēr uztaisīt nākamo paudzi uz šīs pašas platformas. Protams, viņi tur bija miljardus ieguldījuši, lai šo platformu radītu, un arī dažādas Range Rovers un Land Rovers būvēja uz viņas, uztaisot bišķi vizuāli citādāks multimēdijas, pamēģināt to cilvēku iebarot, ka tas auto ir labs.
tur jau ir tas paradoks, ka viņi mēģināja taisīt masu produktu, bet viņiem skaitļi nebija kā masu produktam. Līdz ar to viņi nevar atļauties uztaisīt to mašīnu ar niecīgām peļņām, kur ir noteikti atkarīgs no piegādātajām detaļām, no daudzuma, cik tu pa viņām maksā, cik daudz nopērts. Tā kā vienkārši paši sev iedzina stūrī, no kur ārā netiek. Un tad vēlreiz to pašu darīt droši vien nebija jēga vairs. Tad varbūt tas variants izdomātais ir, protams, visi runā par Jaguāru un vēsturi, un kad viņi tur noliek to savu vēsturi un aizmirst pilnībā. Bet, ja paskatāmies beidzamos gadus, kas tā ir šis line-ups, kas nebija īpaši izdevies, un tad ir visi tie pensionāru Jaguāri, ko neatšķirās, 30, 40 gadus. Un tad pirms tam ir E-types, kas ir laikam tas, par ko visi runā, vai D-types arī. Tā kā, uz tā baigo vēsturi neuzbūvēs. Kaut kur jādodās ir. Droši vien, ka tā mārketinga aģentūra ar visu to tā kā launču tam pasākumam, man tādas, ka nebija pat pareizākā, bet to laikam arī viņi paši sapratuši. Jā, bet es saku, man ir žēl, tāpēc tās mašīnas bija labas. Es saprotu, kāpēc viņas varbūt nepirka uzreiz, bet tāpēc man liekas, ka, lai tu ienāktu tirgu, ir jāpavada laiks, ir jāinvestē nauda. Pirmos, es negribu salīdzināt ar Hyundaiiem vai Kijām, kas ienāca Eiropā, bet tev ir kaut kāds brīdis jāiegulda, un tad tev tas varētu nākt kaut kad atpakaļ. Bet šobrīd es domāju, ka kas viņam vēl patraucēja, tas apvienotās karalistes UK 20-30 gada iekšzemes dzinēja aizliegums. Es pieņemu, ka tas varbūt viņiem nobremzēja to, ka investēt nākamajos modeļos un potenciāli tur sakrit vairākas lietas, kāpēc tā Jaguar zīmola šobrīd nav. Jo viņi jau, man liekas, bija viena no pirmajiem, kas pateica, hei, mēs būsim pilnībā elektriski jau ļoti ātri. Man tādas, kad vēl Ians Kalums bija, kas taisīja to iPace, jaunais XJ jau arī bija elektrisks, jau bija praktiski gatavs, man tā liekas, bet tika nokancelēts. Mums jāvēl veiksmi. Jāvēl veiksmi. Cerēsim, ka Jaguars atdzīvosies kaut kādā formātā, jo es esmu pēdējos gados ilgi un daudz apdomājis dažādus modeļus, ko varētu no šī klāsta nopirkt jau šobrīd lietotā kārtā. Jā, bet tā kā saņēmies, nē. Nē, es neesmu vēl saņēmies. Lūk, es esmu viens no tiem, kur dēļ Jaguars tagad paliek arvien grūtāk tā saņemties. Aizgājis pa burbuli. Jā, tas tāpat kā sāpes nomira. Jā, neviens vairs negribēja pirkt arī sāpes. Tas paradoxāli, ka Land Rover puse tam pašam biznesam viss funkcionē un viss notiek. Uz urā. Man liekas, ka Land Roveram viss iet. Defenders jaunais ir super liels hits, ko cilvēki pērk un slavē. Tā kā Jaguars, neko, dzīvosim, redzēsim, kas ar viņiem iznāks. Un otrs tas zīmols, kas īstenībā ap to pašu laiku radīja arī divus kolosālus modeļus, bija Alfa Romeo ar Giulio un Stelvio, kas arī no braukšanas viedokļa esot fantastiski automobīļi. Jā, man sanāca tieši, ka testējot jaunu Giulio, vienā weekendā bija Giulio, un nākamajā weekendā bija 3. sērija. Un sev nerakstu arī kā kvēls BMW fans. Es izvēlētos Giulio pēc tā, kā viņi brauc. Labi, tur multimēdija nav tik laba un apdara un visādas tur elektriskā brīnumi. Bet smukāks? Smukāks noteikti, brauc labāk. Mēs toreiz tieši braucām, ja nevaldos, uz Sarmas rallī, līdz ar to mēs ļoti labi arī varējām izbaudīt viņu pa sniegu. Un es biju tiešām pārsteigts, ka Giulio man patīk labāk. Tā kā, bet, zin kā... Es nepiekrītu, ka varbūt labāk, diezgan līdzvērtīgi, bet ja man jāizvēlās M3 vai Quattro Formaggi, to Giulio, tad es laikam tomēr Alfā iekāptu. Arī ļoti liela nauda ieguldīja, protams, šī Alfa Romeo kopā ar saviem brālīšiem. Man liekas, pāris Maserati arī uz šīs platformas ir radīti. Un arī tas turpinājums nav. Viņas ražo šobrīd abas kaut kāds 10 gadus apmēram. Un šobrīd es tā saprotu, ka arī bija plāns pāriet Stellantis grupai visu pilnīgi elektrisku, bet cik es nesen palasīju, tad būšot tomēr arī iekšdedzes dzinēji vai vismaz hibrīdi. Jā, vismaz hibrīdi būšot. Visi ieslēdz atpakaļ gaitu un vadu piesprauž pie benzīna dzinēja. Jā, visi ražotāji šobrīd tā dara. Bet tā Stellantis grupa kā tāda, tur viņiem pašiem ir identitātes krīze un tev ir tik daudz vienādas automašīnas ar dažādiem zīmoliem. Labi, bišķiņi vizuāli atšķirās, bet iekāpjot iekšā tas pats vien ir. Un tad brendi daudz, bet
kāda jēga. Nu, mēs braucām tikko ar Alfa Romeo Junior arī gada auto ietvaros. Smuki sēdekļi, smuks no ārpuses braucās precīzi tāpat kā Man liekas arī jocīgi, kad Alfa ir tas, tā aura milzīgā, kad tas ražotājs šobrīd nespēja to izmantot, jo tur tiešām tā liekas, ir kārtīgi piestrādājot, var mierīgi savākt petrolheadus kaudzēm iekšā. Bet visu laiku viņi mēģina kaut ko, tas juniors un visi tie pilnīgi bezjēdzīgi. paši vienkārši noniecina to, kas viņiem ir tā iespēja izcelties uz kaut ko. Tad vienādas tādas kūciņas ceptu ar ķīniešu, man tā liekas. Eiropā es arī domāju, ka bišķiņ tā vēsture ir tomēr jāciena un, jāizceļ. Jo, ja tas juniors arī maksā tos pašus 40 un 50 tūkstoši, un ko tu saņem par to naudu, tas ir, principā nekas, tur nav nekā par to naudu. Tas ir šeit tu pa 50 tūkstošiem saņēma reāli labas mašīnas. Un, skatīsimies. Yeah. Man, diemžēl, nav liela cerība, ka tā nākamā platforma būs mega laba, jo tā ir vairāk. Es pieņemu, ka viņi ir uzlikta uz Citroen, Peugeot un tam līdzīgas drīzākais mašīnām, nevis kopā ar Maserati, kas bija tomēr līmeni augstāk tā platforma. Skatīsimies, bet liels cerības es nedodu šobrīd Alfa Romeo. Bez Julijas un Stelvio viņi noteikti vairs te nebūtu, es domāju, šobrīd. Jā. Tas gan tagad tie modeļi bija tiešām veiksmīgi. Es vien brīdi arī iedomājos nopirkt lietot Juliju, bet es atceros jau tad, kad mēs testējām viņu jaunu, tad uzreiz jau tur riepaspiediena lampiņa jau deg, un tā bija uzskatīta par normu, principā, tā itāļu elektrotehnika, es nevaru pat tai mašīnai īstenībā arī baigi uzcēties, tas gan, priekš tāda zīmola, man liekas, ir ok, jo, kā bija tas teiciens, kad, ja tu esi kārtīgs petrolheads, tad tev Alfai ir jābūt. Jums ir bijušas Alfas? Tev nav Matīs? Tev neviena Alfa nav. Es esmu klientiem atvedis un pabraukājis kādu laiku. Ar to tev pietika. Ar kvadrofoli. Bet, es vēl joprojām ik pa brīdim nonāku netīšām kaut kādā sludinājuma servisā, kurā Julijas ir ar to lapiņu. Lapiņām, 3 lapiņām. Jā. Alfa tiešām ir iekārta. Un viņas ir dārgas vēl aizvien. Tas, ko tu minēji par to defektiem, visādām problēmiņām, īstenībā man tā liekas, ka tas pirmajā bija, bet pēc tam, ja skatās, īstenībā tur ir labas atsauksmes un uzticami auto. Es pieņemu, ka ar kaut kādām modeļu gada faceliftiem visdrīzākais izlaboja daudz ko. Jā. Un tas, ko tu pieminēji, arī, ka tā cena turās ļoti stabili. Jā, tas ir iemesls, kāpēc es neesmu sen gājis skatīties Julijas cenas. Es vēl gaidu. Bet es piekrītu tam, ka es visdrīzākais arī gribētu Alfa, nevis M3, lai gan F8 M3 ir viens no maniem tādiem sapņu auto. Bet noliekot blakus, būtu ļoti ilgi jādomā. Man ir bijusi Alfa, man ir bijusi 155 Alfa. Vismaz viens no mums 3 ir normāls cilvēks. Kvalificējās. Tas viss kārtībā. Ar izcilo 1,7 Twinspark dzinēju. Vienīgi tas, ka kaut kad, man liekas, braucot, viņam gandrīz kā ārba nokrita. Tas bija viens neliels mīnus tam visam stāstam. Bet, katrā ziņā es esmu izbaudījis dažādas Alfa pieredzes arī. Arī tas, ka tu skaities petrolheads, ja tev piederējis Alfa un tu brauc ar kaut kādu tur grabažu, kurai tikai Alfa zīme priekšā, tas ar tomēr nestrādā. Tas nestrādā. Jā, ja tu brauc ar Alfa Romeo Junior, tad tu neesi īsts petrolheads. Tomēr tas ir jāņem vērā. Labi, novēlam veiksmu Alfām. Skatīsimies, kas mums ir tālāk par... vēl viens zīmols, kuram ir dažādi klājies pēdējos gadus, un mēs katru gadu redzam pa kādam jaunam konceptam. Tas ir Mitsubishi Lancer Evo leģendārais. Šis ir kaut kāds viens no jaunākajiem renderiem, kas ir pirms pāris mēnešiem parādījies internetā. Un visi gaida to 11. evolūciju, ka tāda būs vai nebūs. Kaut kur ir izskanējis, ka tas varētu būt pilnīgi elektrisks, pilnīgi hibrīds. Jautājums šobrīd, vai ir vērts to leģendāro vārdu bojāt un mocīt, ja tur nebūs kārtīgs pilnpiedziņas performance kārs? Nē. Vienkārši tā liekas, ka tam auto ir jābūt. Ja arī paskatāmies, kas ir rallijā, kur droši vien būtu jāpielīdzinās. Tur neviens nebrauc ar elektrību šobrīd un diez vai brauks. Vismaz tā pagaidām izskatās. Līdz ar to ar mazu tā kā
izražoto auto skaitu, noteikti var pretendēt arī uz benzīna dzinēju un taisīt to savu halo modeli. Bez vada, varbūt kā hibrīdu, jā, nezinu, pēc priekš kaut kādas legalizācijas vai nodokļiem, bet... tā kā jaunajiem 5 un vispārējiem par hibrīdi, jā. Jāris GR pierāda, kad tas var funkcionēt arī ar benzīnu. Un vēl, kas, protams, paver viņiem iespējas, ir VRC noteikumu maiņas, uz to, kā Lancia mēģina atgriezties šobrīd tirgū caur autosporta prizmu, uzražojot, labi, tas ir ribeģots Citroens, bet jebkurā gadījumā Mitsubishi arī tikpat labi būtu pieeja, kaut kam tādam iespējams. Kas droši vien ir apšaubām, es pieļauju. Ka Mitsubishi atgriežas rallijā? Tas, ko viņi šobrīd ražo un pazaudējuši visu to bāzi, kas viņiem radīja to sportu. Bet, ja mēs protams, ProDrive var paņemt vai kādu. Renault Clio, man liekas, Rallija 3 mašīna ir. Attiecīgi no Rallija 3 mašīnu uztaisīt Rallija 2 mašīnu nebūtu pārāk grūti. Tā kā pasapņot mēs varam, varbūt, ka Mitsubishi saņemās, uztaisa normāla evolūcija, atgriežas rallijā un viss priecīgi. 9. Tās mums vēl brauc aizvien Latvijā pa priekšu, kāds 20-gadīgs mašīnas. Tās arī tagad jaunas varētu pa 36-37 tūkstoši likt veikalā un pazust. Mierīgi. Kāpēc mums arī patīk parunāt par evolūcijām? Matīsam ir bijušas neskaitāmas noteikti evolūcijas. Man ir bijusi viena, bet tādas sirsniņai ļoti tuvu mašīnu un negribētos, lai viņi izkropļo. Es domāju, ka konceptuāli, principā, jebkurš gribētu, lai viņi atgriežas. Visi teiks jā. Bet tas ir viens, jo laiki ir mainījušies arī, un tu arī negribi, lai viņi atgriežas kā kaut kāds, 2,5 tonnas smags crossovers vai kaut kas tam līdzīgs. Eclipse Cross. Jā, Eclipse Cross vispār ir liels piemērs, kāpēc nevajag tā darīt. Līdz ar to, labi. Ir jau citi kretīni, Ford Capri un tā. Ir daudz piemēru, un to maz jau īsumā ir, kaut kāds Ioniq 5N varbūt ir elektrisks automobils, kas labi brauc, ko atzīst arī Porsche. Vai tam vajag evolūcijas bet nē, tas ir pavisam cits jautājums, jo tā kā, varbūt būtu forši, bet es nezinu. Iespējamība maza, bet būtu forši. Jebkurā gadījumā es ticu, ka mums katru gadu parādīsies atkal jauns Lancer Evolution renders kaut kur. Un tā mēs iespējams līdz pensijai arī nodzīvosim ar katru gadu pa jaunam Evo renderim. Neko, maucam tālāk uz trešo tēmu. Trešā tēma mums arī autoindustrijas jaunumi. Šis gan ir liels jaunums. Es domāju, ka daudz ir priecīgi. Tā mums vēlreiz Evo bilde. Nākamgad pavasarī beigs ražot jauno Mercedes-Benz AMG C63 SE, droši vien performance, kā viņš tur saucās. Viņi sāk ražot, man liekas, pirms 3 gadiem, 2022. Kaut kas tāds. Un nav pārsteigums droši vien, ka viņi beigs ražot tik ātri. Nē, nemaz. Tur ir kaut kāds veselais saprāts, man liekas, ir ieslēdzies, kas ir pozitīvā ziņa. Es domāju, ka vienkārši tabuliņā pārdoto auto skaits ir vienkārši graujoši mazs un sapratuši, ka lai arī jaudas cipari ir vietā, tad cilvēkiem vajag to skaņu, ja viņš maksā tādu naudu. Jā, ja kāds nesaprot, kāpēc mēs smejamies par to un esam priecīgi, ka beigs ražot tik burvīgu automobīli, viņš ir C63, un visi mēs zinām, ka viņam būtu jābūt ar V8 dzinēju. Viņi tā ražoja jau 20 plus gadus. Un pirms pāris gadiem izdomāja, ka būs 4-cilindru dzinējs ar elektrību kopā, turbīnu, visu pārējo, 608 zirgspēki. Un kaut kādu brīdi, kad viņam izbeidzās elektrība, tad viņam tur pazuda līdz 400 ar astīti. Un, bija daudz dažādas, teiksim tā, arī no praktiskā viedokļa lietošanas nosacīt problēmas un vispārējais. Tāpēc tas auto arī nekad tirgu neaizgāja un, principā arī tāpēc, ka nebija tā V8 skaņa. Tā kā īsts mūžs, iespējams, varbūt pēc gadiem 20, 30 būs baigā nākotnes klasika, tāpēc, ka viņi būs ļoti maz saražoti. Tas ir vienīgais iemesls, varbūt. Bet noteikti viena paudze jaunāks C63 pēc 20, 30 gadiem maksās daudz vairāk, jo tas bija pēdējais V8. Jo Mercedes arī atzinuši savu kļūdu, viņi to ir pateikuši pat preses relīzēs, ka mēs, varbūt pietiekami neizskaidrojām to mašīnu klientiem, tam līdzīgi. Bet... Tas arī ir no tā, ko
Eiropas Savienība vai viss zaļais trakums uzliek, ka viss līdz 30 gadam tikai fosilās mašīnas būs un pēc tam tikai elektro, un tad pēkšņi atkal 35. gads, un tad varēs kaut ko mazliet ražot, un neviens īsti nezin, ko, un tad ražotāji tādi kā apdulušas, nezinu, mušas lido kaut kur, arī viņus var saprast. Jā, noteikti Eiropas Savienība nav palīdzējusi Eiropas autotirgumu nekādā veidā pēdējos 5 gadus pavisam noteikti. Bet, nākamais solās būt ne gluži V8, bet V6, visdrīzākais arī kaut hibrīdi, lai samazinātu bišķiņa emisijas. Bet skaņa visdrīzākais būs labāka nekā līdz šim. Skaidrs, ja entuziasti pat novēršās no šīs mašīnas, tas jau tas ir auto, ļoti tāds, ko jebkurš entuziasts gribētu nopirkt, principā C63, bet vienīgi ar 8 cilindriem. Tā kā, paldies par šiem 3 burvīgajiem vai 4 gadiem kopā. Uz redzēšanos, es domāju, ka mēs nekad vairs šo auto nepieminēsim šeit. Tālāk turpinām pie foršākām nedaudz mašīnām. Lokāli Latvijā sadarbībā ar Auto asociāciju. Viņi vieni no mūsu draugiem pirmajiem ir, protams, BRC ir mūsu liela draugi šajā visā stāstā. Bet tur arī, kāpēc pieminēja Auto asociāciju nedaudz par pārdošanas rādītājiem. Bet, Tom, tu biji testēt Lamborghini pirms pāris nedēļām, varētu teikt, tādā rudens pat noslēgumā, vai ne? Un te nevis kaut kur Spānijā vai Francijā vai Stelvio pās vai kaut kur, bet te pat 333 trasē. Kā tev tas gadījās? Tas bija diezgan liels pārsteigums, ka tas automobīls ieradās pie mums Latvijā rudenī, tik vēlu. Es būtu gaidījis saņemt uzaicinājumu. Spānijā būtu, protams, forši, bet arī tas, ka viņš bija Latvijā, tas bija pārsteigums. Pirms gada es intervēju Mārtiņu Sasku, klubu žurnālam, un mēs, līdzīgi kā mums tagad aizmigāja šīs mašīnas, tā mēs nolikām ar aizmigāju Saskam to Lamborghini, un tas varēja tur pa mazu tādu kvadrātiņu angārā pabraukt, un jau tad bija foršs likās, un tagad es varēju trasē izbraukt. Protams, ka tagad bija, viņa nebija ne tikai slapja tā trasa bija, bet arī ar sniegu un ledu un tā. Kas pa modeļiem? Tas bija... Revuelto. Jaunais Murcia Lago, Aventadors. Aventadors jaunais, principā. Jā, automobīls iespējams, protams, ka tajā trasē un tajos apstākļos tur var tikai bišķiņ pagaršot vispār no tā, kas tur ir saražots. Jo blakus Ivars Vasarauds sēdēja. Un pat tad, kad viņš bija pie stūres... Sita pa pirkstiem? Nē, viņš nesita pa pirkstiem, bet tā kā es redzēju, kā viņš brauc, cik piesardzīgi īstenībā no tā, cik viņš varētu arī teorētiski ātri braukt. Tad es saprotu, labi, es tev vispār te baigi nestasošu. Tur droši vien bija 335 platuma ziemas riepas, vai kaut kas tam līdzīgs? Viņš bija nereāli plats. Es neatceros izmēr, bet viņš bija nereāli plats. Jā, bet automobīls tiešām iespējams. Viņš vizuāli izskatās no kaut kāds video spēles. Viņš izstāsta vienkārši, ka viņi redz dabā. Ir labs, jā. Uz durvis uz augšu varās un tā augstā izplūde un viss tā aerodinamika, viņš tiešām ir iespējams. Tas, kā skan tas V12, tas vispār ir kapitāli. Labi, viņš tagad ir elektrificēts. Jā, viņam kaut kāds labais joks, ja, ka tu var pabraukt viņu elektriski un tad ieslēgt to rēkoņu D12. Jā, tu vari, jo viņš startā, principā tā kā Prius uzsāk braukt. Jā, bet pēc tam... Tas ir vienkārši fenomenāli. Un tādā ziņā man par elektrifikāciju vispār nav nekādu problēmu, ja tas ļauj mums saglabāt tādu zinēju. Un labas attiecības ar kaimiņiem. Vai ne? Tas arī no rīta. No rīta uz lidostu braucot. Tas ir pats būtiskākais, man liekas, īstenībā dzīvojot. Tā kā, automobīls tiešām iespējams, viss tas zinājis tev aizmugurē. Un cik viņi, labi, es iepriekš nekad nebiju braucis ar citu veidu Lamborghini, bet tagad es palasīju, ka eksperti saka, ka iepriekšējā, tad vienā tu neko neredzi apkārt, tad vienā tu nevari normāli iesaisties. Tad viens ir pārāk jaudīgs, otrs uz ceļa neturās. Bet šitajā ir principā izglābts visas tās īpašības, kas jau bija pieņemtas Lamborghini. Viss, ko pēdējos 30 gados viņi ir klientu sūdzības, saklausījušies. Tas tāpat patika. Tas vienkārši tā bija. Un visiem tāpat patika. Jo, piemēram, tas bija tas auto, kas man stāvētu pie sienas uz plakāta. Nevis Ferrari vai kas bija tieši Lamborghini. Lambo, jā. Okay. Tu biji tāds, jā? Jā, es biju viens no tiem. Es biju viens no tiem un man tiešām, tā kā Diablo, jā, apmēram. Jā, Murcia Lago un viss tās Miura un Kuntāšs. Tās ir tāds baigās ikonas. To tu varētu ņemt, jā? Ja dzīve tā sagrozītos, tad jā, bet es tiemžēl tajās mašīnās pēc ēdējis. Bet ar šo man bija iespēja izbraukt trasē, bet bija arī Urus atvests, jo viņam arī ir elektrifikācija. Tagad viņam uz V8 ir uzkabināta elektromotora.
Ar to es kaut kā pat diezgan droši varēju pat bišķi paslīpēt. Kaut kā droši jutās. Ja redz, parakstot līgumu, es nepaskatījos pašisku. Un tad jūties reiz labāk. Tad nezinu, ko tu vari zaudēt. Jā, tad vienkārši gāz. Ir jādzīvo. Jā, ir jādzīvo. Nē, Lambo īstenībā šobrīd kopumā iet labi. Es paskatījos viņas kaut kādas rādītājas, kā viņiem iet. Izrādās Lamborghini ir zem Audi grupas. Jā, Volkswagen grupa ir tā kā lielā mamma, tad ir Audi grupa un zem Audi grupas ir Lambo. Un... ja nemaldos kopā Ducati. Varētu būt. Un vēl kaut kas viņiem bija. Bentleys arī zem Audi grupas ir. 2025. gadā pirmais kvartāls satrada. Tad no Audi grupas 0,6% pārdotās mašīnas bija Lambo. Diezgan loģiski, ja, ka baigi daudz viņi netiek pārdoti. Toties 5% apgrozījums bija no Audi grupas. Un vislabākais man patika, ka 34% no Audi, visas Audi grupas peļņas ir šie 0,6% Lambo uztaisījuši. Kas nozīmē, ka varbūt tas Jaguar stāsts, ko mēs runājam, ražot 10 tādus pa 10 miljoniem gabalā, ir vērtīgāk nekā ražot miljonus ar peļņu tur pāris eiro. Tā kā Lambo viss iet labi, apmēram 3 no 4 Lamborghini šobrīd ir urusi. Pilnīgi loģiski. Un es domāju, ka tie arī šobrīd nes viņiem lielisku peļņu. Es domāju, kurus viņiem ir ļoti svarīgs arī modelis, tāds ikdienai lietojams. Vienīgi jautājums, kas notiks pēc tam. Kad visi būs sapirkuši urus, viņiem būs jauns urus jātais. Jā, bet, ja paskatās, urus jau gan ilgi jau ir tirgu, un tāpat viņam cenas ļoti labi turās, un ir pat lietoto tirgu, viņš ir super pieprasīts un ilgi nestāv noliktavās. Jums ir bijis kāds urus šeit? Es nemaldos, esmu piegādājuši kaut kādu, bet ne tirdziņā tā. Ne tirdziņā, okay. Par tirdziņu runājot, es pat paskatījos, kas mums notiek Latvijā ar Lamborghini pārdošanu. Pagājuši gadu 4 tika pārdot, šogad 15. Ja man statistikas pareizi atķiksēja viss ailīts, tad dzīviet uz augšu. Es domāju, ja tur pārdot 15 tepat Latvijā, vai varbūt Baltijā vai kaut kādā tādā veidā, tad tas atmaksājas, jo tā peļņa uz vienu Lambo ir daudz lielāka nekā uz vienu Audi vai BMW vai Toyota vai Lexus. To arī Jaguars domā. Jaguaram vēlam veiksmi. Tālāk, lokāli Latvijā, viena tēma, kas man jau kopš laikiem, kad es ar GTI Golfiem braucu, neliek mieru, ir tas, un to arī ar Hot Hatch es braucu Tomu, tas aizmugurējās piedziņu kults Latvijā. Kad cilvēki pērk BMW, it sevišķi jaunieši, tāpēc, lai būtu tā aizmugurējā piedziņa, ar ko mūsdienās jau divreiz, kad uzsniegs, viņš varētu iekrāmēt. Tā vietā ir tik daudz labu Hot Hatch, ko varētu nopirkt. Visādi Focus, ST, Renault Meganes, GTI un Golfi un Airgolfi. Jūs piekrītat tam, ka ir tāds RVD kults Latvijā bišķiņa? Iespējams, jā. Un manā skatījumā droši vien, ka tas ir arī pamatots ar to, kad ir tā ziema. Un tu vari savādāk izbaudīt to auto. Varbūt pat netik daudz lielā ātrumā, bet tieši tā sānslīdes sajūta, un tas ir patīkami. Hot Hatch, ja mēs dzīvotu Spānijā, tad droši vien, ka būtu pilnīgi savādāks tas sadalījums. Es domāju, ka tur arī ir tas lielākais pamatojums. Man gan personīgi absolūti nekas nav pret Hot Hatchiem. Es arī pats esmu izbaudījis kaudzīt ar viņiem. Kurš ir bijis labākais? Focus RS droši vien, jā. Focus RS droši vien. Tom, tavs viedoklis, tavi 2 centi. Nē, to jau var pilnībā saprast. Ja tu esi jauns cilvēks, tev vajag satikt meiteni. Iedomājies, vai tu brauc ar 3. sēriju vai ar, Clio RS. Tavs izredzes, uz ko lietas nav, skaidrs. Bet tas ne tikai tāpēc, padomā. Bet ar to arī varētu pietikt, jā? Bet arī entry fee iekš Clio ir, 10,000. Jā, tieši tā. 3. sērijā ir 3. E48 tur vai E90 dabū. Pakriet lētāk naudu, bet arī tas, ko ar to auto darīt, kā arī Matīs teica. Mums jau pieņemsim arī, labi, mums ir biķenieki, mums ir trīnieki un vēl dažas trases. Un tad ir apsnidzis Lidl stāvlaukums. Un viss, kas tev ir vajadzīgs. Pieņemsim, man bija Seat Leon Cupra. Ļoti labs fantastiska mašīna.
Bet ziemā man nav ko ar viņu darīt. Viņam tie 280 vai cik zirgus priekšējā tilta, tu neko nevar izdarīt. Parastā rocena viņam vairs nav. Un viss, un tu vienkārši izmanto 10% no jaudas 5 mēnešus. Bet ziemas mums kļūst arvien mazāk. Es tādā arī kontekstā. Bet I get your point. Es saprotu, ko jūs gribat pateikt, un es saprotu arī, kāpēc RVD kults tāds ir. Bet tas hot hatch ir nedaudz nepamatoti aizmirst. Es mēģināju viņu kā iegriezt. Ikdienā, kā lietot, kā ikdienas auto, tad man tās hot hatch ir, nezinu, GTI Golfs vispār nekas labāks. Nevar piekrīt. Es piekrītu. Man ir bijis gan 6. gan 7. GTI Golfs. Un, ja tev vēl paralēli varbūt ir kaut kāda izklaides mašīna priekš trasēm, aizmugurē piedziņa, es domāju, vispār perfekts komplekts. Tad tomēr aizmugurē piedziņa. Vai pilnpiedziņa. Iepriekšējā raidījumā mēs pieminējām mazu 6 MPS perfekts auto pa 4000 eiro. Man liekas, nav sarūsējis. Tur jau tik tā, cik bišķiņa piekrāsa būs labi. Ārzemēs, man liekas, tas kults arī bišķiņa mainās no apdrošināšanas polišu cenām. Arī jo tur kaut kādu trīnieku bembi tu nevar nopirkt. Tad tu paņem kaut kādu Fiesta, ST un Dragā. Turbo, tev ir savs klubiņš un kas. Mums jau te tā nav. Mēs mierīgi trīnieku bembi nopērkam un maucam. Vai kaut kādu Audi. Tas gan. Es nerunā skaļi par šito tuliņu. Es apdrošināšanas šī bija neoficiāla informācija. Pacels cenas. Mums būtu daudz un ko dikti vēl runāt par lokāliem tematiem, bet es jūtu, ka mēs labi runājam. Mēs varētu arī labi pāriet uz nākamo mūsu sadaļu, rubriku, kas saucās Tirgus izaicinājums, sadarbībā ar BRC šobrīd. Un mums, tā kā no mūsu tādas lielākas producentu grupas, cilvēks meklē jaunu automašīnu, un viņš gribot Audi A6, bet jau to jauno, C8 jau. Ar jaunu tu domā lietot mašīnu? Jaunu, bet lietot, jā. Viņam jaunu. Viņam jaunu. Bet tas ir salīdzinoši jauns arī tas modelis. C8 tik daudz uz ielām vēl nav varbūt. Sakot no 18. gada universāli, tur līdz 150,000, 3 dīzels un sauksim rūpīgi ap 25,000 eiro. Apmēram tas budžets varētu būt. Skaidrs, ka mēs tādus nemeklējām uzreiz, tāpēc, ka mums vajag kaut kāds alternatīvs atrast, lai cilvēks izvērtē. Pastāst plašāk, jā. Zinu, kā viņš ar visu mūžu ar Audi braucis, bet varbūt grib kaut ko citu. Un mums ir versijas. Mēs esam atraduši gan BRC, šeit uz vietas pāris mašīnas, gan arī no mobīlas ir versijas. Sāksim ar, ko mēs sāksim? Sāksim ar, ko es atradu BRC uz vietas. Protams, ka tas nav dīzels, un tas nav arī 3-litrīgs dīzels. Bet tā tad Seat Ateka, jeb Cupra Ateka, tolaik tā jau saucās. Es atceros, ka man viņa sanāca kaut kad patestēt, tad, kad viņa bija jauna arī pirms padaudz gadiem. Un man ļoti patika. Es gan esmu arī piekritējis varbūt nedaudz zemāk sēdēt, bet šis bija tāds foršs ģimenes auto, pietiekami plašs. Viņš kaut kādu Tiguanu izmēra, apmēram. Tiguanu bāzes. Jā, uz Tiguanu bāzes. Viņam ir 2 litru turbo dzinējs ar kaut kādiem 300 pāri zirgiem, 300 precīzi pilnpiedziņa. Es teiktu, un 22,900, cik tam mums nobraukums, 133 ar foršo DSG kārbu. Un, tas tā, ja gribās bišķiņ tādu asumiņu piesiet, piedot ikdienai, tad es domāju, laba versija. Un nav arī tik traki ar tiem patēriņiem. Skaidrs, ka trīnieks dīzels ēdīs mazāk, bet, iedarbinot bišķi foršāk tā skaņa varbūt ir un labi, 3-4 litri vairāk šēdīs. 3. 2,5, 3. Atkarīgs, cik daudz jābrauc. Kā brauc, cik tālu jābrauc. Jo, ja jābrauc īsie gabali kaut kur, tad dīzels atkal var tur aizaugt DPFs. Un tieši tā. Benzīns lieliska versija ir. Dīzeļu fani ir aizmirsti. Tagad īstenībā ir ļoti mainās tā uztvere un priekšrocības dīzelim tieši dēļ visiem DPFiem, dēļ AdBlue un tā tālāk. Visām šīm problēmām cilvēks skatās. Viņš brauc tiešām daudz kilometrus vai dzīvo Rīgas centrā un tā mašīna pat nepaspēja uzsilt. Iepriekš dīzeļus pirka visi. Nākamgad vairs nepirks, es domāju, saistībā ar jaunajiem mērījumiem CSDD. Bet, ja mēs runājam par Cupru, tad man, tā kā viņa bija jauna, man viņa ļoti, ļoti patika. Tas, man liekas, varētu būt vai pirmais vai viens no pirmajiem crossoveriem, kas man patika, kā viņš brauc. Jā. Tas bija tiešām man pārsteigums, pēc tam nāca tur Formentors un tā, bet
šis bija tiešām tāds foršs auto. Vispār žēl, ka bišķiņa Seats ir pazudis un ir Cupra. Bet ir tur Cupra. Tā maiņa ir... Man tādas, ka tas diezgan labs viņiem gājiens bija ar to Cupra. Nē, viņš ir izdevies tādā ziņā pilnīgi noteikti. Jā. Jo Seats nevienam te pārdot nevarēja, bet Cupras var pārdot mierīgi. Tas ir pilnīgi tas pats. Jā, labs mārketings. Tom, tu esi izvēlējies ļoti praktisku automobīli. Kāds pārsteigums? Jā, tas ir BMW, protams. No kurienes tas nāca? Negaidīju. Pilnīgi negaidīju. Es sākumā iedomājos par 5. sēriju, ja reiz cilvēks meklē A6, tad viņš varbūt... Loģiskā, jā, tas ir visloģiskāk, jo tā kā es testēju jau no G30, man liekas, ka tas ir perfekts auto. Perfekts auto nav, bet viņš ir vistuvāk tam, principā. Es domāju, kā ikdienas auto diezgan labs, jā. Jā, bet hei, X6... ar mūsu mīļo trīnieku dīzeli, kuram latvietim nepatīk trīnieks dīzels. Līdz ar to tā ir žanra klasika, kur tu nevari aizšaut garām. Viņam ir pat ļoti interesanta krāsa. Man liekas, ka tā ir sparkling brown kaut kas tam līdzīgs. Vai tā ir tumša zaļa? Nē, vai tā ir tā tumša. Jā. Bet pasties brūns salons. Klasika. Tā ir klasika. Tas ir viss, kas tev ir nepieciešams dzīvē, principā. Kredīts un šis auto. Jā, es teiktu, Tom, tu esi labi pacenties. Paldies. Labi pacenties. Es cenšos šajā rubrikā. Lieliski. Un Matīs atrada tādu pašu Audi, tikai ar divnieku dīzeli. Varbūt ir kaut kādas priekšrocības divniekam pār trīnieku? Man tādas, ka šajā gadījumā, ja tas ir ikdienas auto, tas trīnieks nav vairs vajadzīgs. Tāpat pār pa 200 zirgiem, pilnpiedziņa. Un kas ir šeit liels pluss? Es nezinu, vai tas cilvēks pērk uz uzņēmumu vai nē. Tev uz uzņēmumam ir UVTN nodoklis stipri zemāks. Tādā ziņā. Pēc kilovatiem, pēc zirgiem, un CO2 visu. Un braucās jau viņš tikpat labi, ja ne varbūt pat mazliet labāk, jo vieglāks zinājis. Vieglāks pūns nestum tik trasē vieglāk braucos. Jā. Bet viņš arī, man liekas, smieklīgi maz varētu tērēt. Man liekas, ka tie divnieki īsti mazāk droši vien netērē. Labi, priekšpiedziņi varētu mazāk tērēt. Bet kas man patīk jaunajos Audi ir tie foršie, tie ekrāni, kuriem paliek pirkstu nospiedumi. Visu laiku man kā pedantam. Tev šitas nepatīk. Es laiku dabūtu īrīt. Bet šīs paudzes Audi man ļoti patīk tie paneļi. Tagad nākamās paudzes viņi ir atkal uztaisījuši tāpat kā visi un arī ne līdz galam patīk. Bet man ir vēl viens auto. Es mobīlē biju aizgājis speciāli, lai atrastu kaut ko vēl interesantāku. Atbilstoši šīs dienas tematikai. Kas tagad būs? XF Jaguars universāls trīnieks dīzelis. Viņš ir atgriezies. Es esmu ļoti lepns par šo izvēli. Jā, man prieks par tevi. Tas ir labi. Es, protams, atbalstu tādu izvēli. Ja tu vēlies, mēs varam atgādāt to mašīnu tev un tu varēsi ar viņu braukt mūžīgi. 300 jo pārdot pēc tam iespējams nevarēs. Jā. Bet mazs nobraukums 86,000, 300 zirgi, 18. gada. Nē, tie cipari visi ir forši. Viss ir labi, vai ne? Un maksā tikai 23,900. Gan jau, ka braucās ar viņš gan feini un aprīkojums ir labs, bet es saku, diez vai tu atradīsi. Paskaties, kāds savu Alcantaras griestu viņam ir. Grezni. Ļoti grezni. Jā. Tā kā, kas mums ir? Cupra, Audi, Bembis vai Jaguars? Kā ģimenes perfekts auto. Jā, ļoti labi. Es jau gribēju ieteikt vēl Škoda Super, tad kaut kāds poļu tur čalīts nobrauc 2800 km vienu bāku, iedomājies? Tas vispār liekas, es lasīju, kā tas Eiropas čempions, Miko Marčiks, Eiropas rally čempions. 2,6 vai cik tur tas patēriņš bija, un iedomājies. Bet viņš braucais fūras, lejā pa kalnu vai kā? Nē, man viņš vienkārši brauc. Tik daudz kilometru nevar atrast ar mazu ātrumu. Vienīgā modifikācija, kas viņam bija, man liekas, pa 15 mm zemāks atspērs. Visā citādi standarts supers. Ar tūnētu. Downforce. Jā, bišķiņ tā. Bet tas ir iespējīgi. Tā kā, ja tev vajag nobraukt non-stopā tādu gabalu. Izvēlies superbu. Nē, arī normāla versija. Noteikti stāties uz labierīcībām nedrīkst, jo tad patēriņš tur nevar, tur ir citu veidi. Katru reizi, ka uzsāc. Jā. Dažādas versijas. Lūk, nākamā versija, nākamā rubrika mums ir BRC nedēļas auto, un tas mums stāv tieši aiz muguras. Iepriekšējā epizodē tas mums bija Alpina A290. Šoreiz mēs esam vēl ātrāku mašīnu izvēlējušies Audi RS5. Bez hibrīda. Bez hibrīda.
Kur gadu viņš ir? Jāatver, jāapstāsta. 19. Iespējams, ka viņam nav OPF pat. Vai ir? Varbūt vairs nav. Es domāju, tā ir iespēja. Es neatceros, kurā gadā ievies viņas 20. vai kaut kas tāds. Bet ļoti smuks automobīlis. 19. gada 44,900 ar salīdzinoši mazu nobraukumu ap 105,000. Un ko tu vari, Matīs, pastāstīt pāris vārdos par šo skatās konkrēto? Eiropā tādus auto, tad tie 44,900 vai 44 ir laikam tā iestāšanās maksa, lai varētu nopirkt RS5. Bet, Eiropā gana daudz arī ir amerikāņi atvesti, kas ir arī bijuši cietuši dažādi. Kas ir arī ar šo mašīnu bijis. Viņš ir klients nopircis jaunu biķerniekos kaut kādā braukšanā, netrāpījis laikam līkumā un gar riepām mīksti apskādējis, bet viss cauri to mašīnu. Okay, un apdrošināšanā tur būtu milzīga tāma, ja? Apdrošināšanā tāma ir, kādreiz ir milzīga, ir kaut 40,000, ja nemaldos, bet viņam ir visas detaļas apkārt, saliktas jaunas Audi servisā. Tikai mīkstumi, tā kā šasī nav bojāta, bet jebkurš cilvēks pastāst to Pastāties 40,000, liekas, ka mašīna ir norakstīta tajā brīdī bijusi. Bet tā ir lieta, pa ko gribētos izglītot cilvēkus, kad tas cipars, ko redz autodNA vai kāra vertikāli atskaitē, ka tās ir apdrošinātā izmaksas un pie dīlera, un tie cipari saskrien nenormāli ātri. Kaut kādi sensoriņi, kaut kas. Pats... Kauns atzīt, sievas Audi iebrauc atpakaļ tā vienkārši kaut kādā akmenī. Un tām vizuāli tur bija buferī, skramba. Tām beigās bija 12,000. Tā ir stēle. Par vienu baperi, mazliet sensoru kaut kādu. Izpūtais kaut kāds sensors apakšā tieši, viss gatavs. Lūk, tāpēc tie cipari saskrien vaiprāt ātri un ir vērts painteresēties, vai ne? Pārbaudīt auto pirms iegādes tiešām pie speciālistiem, nevis tikai akli skatīties uz milzīgām tāmēm. Jo arī man ir bijis pirksts salauzts, tagad saudzes un normāli tā kā kustās viss kārtībā. Var dzīvot. Nav jāmet ārā. Nav jāmet ārā. Nav tā, ka... Nē, es teiktu, ļoti labs punkts, ka, ja tev interesē konkrētā mašīna, ir vērts painteresēties. Ja tā ir pie tam lokāla mašīna, tu tiešām redzēsi to tāmi, kas tur ir darīts, tu vari to visu noskaidrot. Un viņi ir precīzi tikpat labi, kā nosacīt nesists. Ja salīdzinām to, ko līdzvērtīgi var nopirkt Eiropā, tad es saku, tur būs amerikāņi, kuriem parasti būs tā problēma daudz dziļāka. Kāds stūris būs pazudis. Visdrīzākais. Un ieraksts vēsturē tikpat nesmuks vai nesmukāks. Interesanti par šo mašīnu, ka pirmās paudzes RS5 mums bija atmosfēriski V8, šī jau ir otrā paudze, kas nāca gan šāds sportbeks, gan arī kupeja. Un ar V6 turbo 2,9 litru. Jauda principā tur tikpat, tikai skaidrs, ka turbodzinējumi 200 N vairāk. Līdz ar to es teiktu, ikdienai šis noteikti braucamāks automobīls nekā atmosfērisks V8. V8 man patīk, un RS4 tāds bija tas pats dzinējs, kas tajā RS5 paaudzē. Akal, man viņš patīk labāk par M3. Man arī tāds bija. Tev daudz mašīnas patīk labāk par M3. Es nezinu, kāpēc tā, bet izņemot CSL. Okay. Tā ir diezgan specifiski jau mašīna. Ja par šo modeli konkrēto, tad tagad beidzamais iznāca tā competition versija, tās vispār ir ļoti, ļoti izdevies auto. Audi pēdējos gados ir gājis uz priekšu uz to braucamības vai sportiskumu pusi, jo agrāk BMW vienmēr bija tur milzīgi soli priekšā performance modeļos, tad nāca tur Mercedes ar Audi kaut kur savā starpā, bet Audi ir ļoti Audi tā kā pielicis. sev pozicionēja vairāk pa autobāni, ātri pabraukt. Jā, bet izrādās, ka viņi arī spēja uzražot mašīnas, kas trasē brauc labi. Interesanti no tāda tirgus viedokļa, jauns viņš maksāja kaut kur ap 100 ar astīti ar opcijām, plus mīnus kaut kas tāds. Šobrīd 45, tā kā 6 gados vairāk nekā pusvērtības. Es domāju, labs deals, ja kāds grib šobrīd pabraukt ar šādu. Un, ja mēs skatāmies no jauniem performance Audi, tad Audi S3 sākās no 55,000. Tā kā jaunu
performance mašīna pa 45, man grūti iedomāties. Nē. Baigi nav. Tur knapi kaut kāds divnieks dīzels vai benzīns varbūt sanāk parasti. Elektrisks varētu atrasties kaut kas ar tādiem pašiem parametriem. Jā, noteikti. Bet vai tas būs performance, tad diez vai būs ne līdz galam. Viendimensionāls auto. Jā. Vispār par Matīs mašīnām jau vispār atsevišķu raidījumu var uztaisīt. Es domāju, ka mēs kaut ko uztaisīsim. Es klubu žurnālu uztaisīju reāli veselu materiālu par to, kādas Matīs. Tas ir nereāli. Tur var lasīt un brīnīties. Tur ir tiešām tāda chronoloģija. Tas ir diezgan iespaidīgi, jā. Un to, lai, kad bija Focus RS, Matīsam uztaisīja rakstu žurnālu Forsāžu par Focus RS. Ja? Pirms precīzi, es teiktu, 20 gadiem, mēram 2006. kaut kur. Jā, Forsāžu bija labi, jā. Tā man patīk. Autobilds arī nebija slikts. Bet Forsāžu ir cits līmenis. Tā kā, jā, ok. Tas mums, jā, par BRC nedēļas auto viss. Un noslēgumā, jā, mēs jau gatavojam cilvēkus kaut kādiem pasākumiem, uz kuriem varētu aizdoties. Ņemot vērā, ka jau ir decembra vidus, tad rallija jaunā sezona nav vairs aiz kalniem. Un, jums arī atbilstoši atribūti? Jā, mēs esam gatavi. Jā. Sniegu tikai vajag. Sniegs būs. Es domāju, ka būs. Pēdējos gados uz rallija sasniegt. 23. un 24. janvārs ir rallija salūksne. Tā mēs iesākam Latvijas sezonu kopā ar Igauniem. Tā kā tur būs baigi daudz mašīnas. Un 7. februāris mums paredzēts rallijas Sarma. Un man liekas, ka ziemas rallijiem ir kaut kāds īpašs šarms, un ņemot vērā, ka Matīs ir braucis rallijā ļoti daudz gadus, viņš varētu tam piekrist. Gan no braucēja, gan no skatītāja viedokļa, ne? No skatītāja viedokļa man baigi grūti skatīties. Labāk nebrauc, tad neskatos. Bet no braucēja viedokļa, ja tā ir kārtīga ziema, tad nekas nav labāks par to. Tiešām. Garās radzes, viss ātrumi pilnīgi citi. Saķera ātrums un viss tīrs smuks. Kā aizsalst? Jautājums, vai mēs Matīsu redzēsim kādā ziemas rallijā, neredzēsim, tas vēl ir nevaru vēl pateikt. Atklāts jautājums, jā. Varbūt. Work in progress. Work in progress. Bet mūs gan varēs redzēt kaut kur. Mūs noteikti varēs redzēt. Kādā sniega kupenā kaut kur. Es esmu ļoti liels ziemas rallija fans. Mēs ar draugiem braucam kaut kāds 10 gadus jau skatīties parasti Sarmu, bet es arī pieķeru vienmēr alūksni līdzi kādu citu draugu kompāniju. Un tu tomēr ieskļūsi par lielu rallija fanu, ja, kurš skatās un brauc skatīties. Kā ir jābrauc skatīties rallijas? Kā būtu jāgatavojās šādiem ziemas rallijiem, ja tu gribi aizbraukt kā skatītājs? Nē, atbilstoši jāsaģērbjās, tad kāds silda elements ir jāpaņem. Ir tās sildījākas jaunās. Ir arī iekšķīgā visādas sildīšanās metodas ir. Un galvenais ar mēru un viss jau kādam. Nē, ziemas rallija vispār tas ir. Ir īpaši tā, ka ir vēl tumsa un ir ugunskura, un tas vispār ir tāds sarkani bremžu diski un nezinu, kā no braucēja viedokļa, nekad neesmu braucis, bet kaut no skatītāja viedokļa tas ir kaifs. Līdz ar to es no braucēja viedokļa domāju, ka tas ir vispār kosmos. Mans sapnis ir kādreiz uzbraukt kādu no šiem ziemas rallijiem, bet jāsāk pa trepītēm uz augšu ar kodiem Grants mini rallijiem, un tad uz priekšu pagaidām ir tikai asfalts nedaudz apgūts. Bet, jā, es domāju, šis ir lielisks veids, kā pavadīt dienu pie dabas. Un tu īstenībā dabūni arī daudz pastaigāt, jo, ja tu neatbrauc kā pirmais, tev mašīna jāparko patālu, tu dabūni pastaigāt. Tad uz kaut kādām labākām vietām vienmēr, es zinu, tur pēc kilometra, ja tur ir foršāks tramplīns, tad tu dabūni vēl tur caur sniegu pabrist. Un tad tu izrādies nepareizajā virzienā gāji, tad tev 2 kilometri jau jāiet ir otrā virzienā. Mēs ar draugu braucām VRC Latvijas tā skatīties. Mēs tiešām aizgājām kilometru nepareizajā virzienā, tad mēs atgriezāmies uz pareizo. Klasiski, jā. Tā kā, ir tiešām vērts šos datumus ielikt. Brauciet ar ģimeni, brauciet ar draugiem. Tiešām, man jau ir ielikt. Es nezinu, kādā formātā vēl, bet mūs varēs noteikti satikt šajos ziemas rallijos. Jā. Un varēs satikt arī daudz citus. Un vispār Latvijas rallijas arī lēnām atdzimst uz augšu, bet tam atkal jāvēlt vesela tēma vai rubrika kaut kad vēlāk. Tā kā atzīmējam to kalendārā, sekojam līdzi visādiem citādiem pasākumiem. Un jā, paldies, ka bijāt ar mums šajā otrajā epizodē. Toms, paldies. Artūrs, Matīs kā viesis, un mēs ar jums tiksimies jau pēc nedēļas uz epizodi numur 3.